Vai tur ir atlipusi tape? Kas tas par pleci uz galda? Vai jūs vēlaties uzzināt, kā sagatavot savu māju pārdošanai par iespējams augstāku cenu? Turpini skatīties, un mēs tev parādīsim trikus un noslēpumus. Mājas sagatavošana pārdošana ir līdzīgi, kā sagatavot skatuvi izrādei. Es vairāku gadu garumā esmu redzējusi daudz briesmīgu kļūdu, ko pieļauj māju un dzīvokļu īpašnieki. Tādēļ šajā video pastāstīsim par pamata lietām, kas būtu jāizdara. Lielāku daļu no tā var paveikt pāris stundu laikā. Jo labāk sagatavosimies, jo vieglāk būs pārdot māju un jo vairāk naudu iegūsim par mūsu īpašumu. Numur 1. Māja nekad nevar būt pārāk tīra. Jūs nevarat iedomāties, cik bieži ir nācies vest potenciālos klientus aplūkot īpašumu, kuru ir vienkārši bardakā. Uz visiem plauktiem putekļi, netīras drēbes, izmetātas pa guļamu istabu, pārpildīta miskaste virtuvē, dubļains koridors, pilns pelnotraukstu uz ēdama galda, nokaltušas puķes vāze un tā tālāk. Tas viss atstāja nepatikamu iespaidu uz pircējiem, kurš gan vēlētos iegādāties īpašumu, kurš ir netīrs un smird pēc cigarešu dūmiem. Pirmajam iespaidam par īpašumu jābūt pēc iespējas labākam, tādēļ obligāti pirms aicināt potenciālus klientus aplūkot dzīvokli vai pirms dzīvokļa bildēšanas sakārtojot un izteriet to. Numurs 2. Šis vairāk attiecas uz privātmāju īpašniekiem, bet daļai arī dzīvokļiem. Pat ja jūsu mājās izskatās fantastiski no iekšpuses, tas nenozīmē, ka no ārpuses tā var izskatīties slikti. Ja jums dārzā metēs kādi neizmantoti būvmateriāli, kaut kur dārzā vidū ir atstāta ķēra no miskastes aizvedojas maisiņš, kas iecerties ābelē, suns atstājis pārsteigumu netālu no ieejas durvīm. Arī viss šis būtu jāsakārto, jo pirmais iespējas rodas jau piebraucot pie jūsu īpašuma. Lai gan šis vairāk attiecas uz privātmāju īpašniekiem, tas nenozīmē, ka dzīvokļu saimnieki nevarētu uzlabot izskatu pie durvīm. Daudzās dzīvokļu mājās koridors ir lampiņās. Ja te ir izdegusi, apmaināt to. Kādā stāvoklī ir jūsu kaislaucis? Ja tas ir netīrs vai izdilis, nomaināt to uz jaunu. Numurs 3. Salabojiet tas čikstošas vannas istabas durvis. Kamēr visticamāk jūs nevēlaties veikt lielus remontdarbus pirms pārdošanas, jūs tik un tā varat veikt mazus, nelielus uzlabojumus, kas ļoti palīdzētu un neaizņem daudz laika. Izdegušas 3 no 5 spuldzītēm lampām, apmaināt tās. Nokritusi kailiste, pielieciet to atpakaļ. Nedaudz vairāk laika un naudu prasītu tādu uzlabojumu veikšana, kā sienu pārkrāsošana, tomēr mūsu pieredze tāda, ka tas parasti palīdz pārdot īpašumu. It īpaši, ja sienās ir nestandarta krāsas, kā violeta, oranža, sarkana, dzeltena vai vēl sliktāk, katra sava krāsa. Lielākajai daļai cilvēku patīk gaišie toņi. Balta, kremīgi balta vai gaiši pelekie toņi. Numurs 4. Novaciet liekas mēbeles. Ja jums ir neliela viesistaba, bet tajā atrodas 7 dažādi krēsli, jo iespējams jums ir liela ģimene, tas liek istabu izskatīties vēl mazākai. Ja ir iespējams, aizvāciet uz pārdošanas brīdi visas liekas mēbeles un mantas. Ja jums ir televīzora galdiņš, bet tas ir pārbāzts ar visa veida grāmatām vai veciem diskiem, izvācat tos laukā. Jums ir maza virtuve, bet jūs atbildīgi šķirojat atkritumus 4 dažādas miskastes. Tas ir labi, bet liek izskatīties virtuvei vēl mazākai nekā tā ir. Jums nav jāizvāc visas mēbeles un mantas, bet jo plašāka un brīvākā būs telpa, jo vieglāk būs pārdot īpašumu. Numurs 5. Novācat visas personīgas mantas. Vannas istaba katram ģimenes loceklim ir savs šampuns? Super! Bet uz pārdošanas brīdi saliekāt tos visus vienā kastē un novācat kopā ar visam zobvirstēm un vieliem. Pie sienas ir kolāža ar bērnu bildēm un sasniegumiem. Tas ir mīļi un jauku jums, bet tas nav, ko vēlas redzēt potenciāli klienti. Jo vairāk personīgu mantu būs apkārt, jo vairāk potenciāli pircēji jutīsies, ka viņi ielaužās jūsu mājās
un nevēlēsies tajā uzturēties ilgāk, kā arī viņiem būs grūtāk izceloties sevi dzīvojam šajās telpās.